Es esmu Marija Antonova, Ventspils Ukraiņu kultūras biedrības Kobzars vadītāja. Pamatdarbs man ir Ventspils 4. vidusskola. Es tur strādāju par medmāsiņu. Esmu ļoti aktīva dalībniece sporta kluba Odisejs. Ar skaistumu, brīnišķīgu jūru, pludmali, ar ģimeni, ar pirmo darba vietiņu un ar labiem draugiem. Ventspilnieki var lepoties par sakoptu pilsētu, protams, par skaistam dobēm, par ziedošam piramīdam un paši par sevi, par ventspilniekiem. Man sāp sirds laikam par tukšam ielam. Pietrūkst jaunieši, pietrūkst gudras galvas, pietrūkst tie cilvēki, kuri var mūsu nākotni izdarīt daudz laimīgāk, pacelt ekonomiku, iedzīvināt ostu, pacelt demogrāfiju un būt šeit laimīgiem. Vispirms jāpacel demogrāfija. Ļoti vēlams kaut kāda veida izdarīt tā, lai mūsu jauna paudze atgriežas uz mājām. Rādīt darba vietas, attīstīt ostu. Ventspils potenciāls slēpjas cilvēkos, pašos ventspilniekus. Pēc 4 gadiem es redzu Ventspili tikpat skaistu, bet pēc 10 gadiem, ja uzlabosies ekonomiskā situācija pilsētā, ja osta strādās pa pilnu, tad Ventspils paliks, būs vēl skaistāk, vēl bagātāk. Un pēc 50 gadiem, ja mēs tā turpināsim strādāt pie ekonomiskas attīstības, tad pilsētai jābūt plaukstošai. Pilsētai nedrīkst izmirst. Kāpēc es pieņemu tādu lēmumu? Gribu būt laikam noderīgai, būt aktīvai lēmumu pieņemšana un aizstāvēt Ventspilnieku intereses. Ko es varu dot? Ar savu piemēru es aicinu arī Ventspilniekus būt aktīviem, piedalīties vēlēšanās, būt drosmīgiem, būt atbildīgiem par rītdienu. Un kopā mums izdosies. Govis vai brūģis? Mums ne brūģis netrūkst, ne govis netrūkst. Viss kopā sadara, un ja mēs domāsim par rītdienu, par nākotni, par darba vietām, par ekonomisku attīstību, tad govis un brūģis.